labdien, labvakar, labu apetīti, ja kāds ēd. Šodien mēs noskaidrosim, ar kādiem riskiem darbā sastopas tie, kas strādā par profesionāliem autovadītājiem. Un, protams, noskaidrosim, kā no šiem riskiem izvairīties un nepārvērst tos kādās sāpīgās vai liktenīgās sekās. Aiziet! Top 5 vissvarīgākie fakti par pareizu braukšanu, kravas iekraušanu un atpūtu pēc un pirms braukšanas. Kad beidzot kājām gājējs pats pie sava auto tiek, tad tik sākas visi riski, sāpīgi un hroniski. Autovadītāju profesijā strādājošie, gan tie, kas pārvadā kravu, gan tie, kas pārvadā cilvēkus, saskaras ar vairāku veidu riskiem. Galvenie riski, sēžoties pie stūres, ir braukšana nogurušam vai alkohola reibumā. Liela noguruma sekas var būt tā saucamais mikromiegs. Īslaicīga iesnaušanās uz 4–5 sekundēm, kuras laikā visbiežāk notiek satiksmes negadījumi. Nākamajā vietā ir risks iedzīvoties kādā hroniskā veselības traucējumā. Piemēram, iegūt muguras diska trūci, nepareizi izkraujot no mašīnas kravu. Riskus muguras veselībai rada arī visa ķermeņa vibrācija, kam darba laikā ir pakļauts šoferītis, kā arī cieš acis, kas tiek īpaši noslogotas visādos apgrūtinošos apstākļos. Saule, migla, krēsla, tumsa, lietus un tā tālāk. Un tad ir psihosociālie riski, jo autobraucēji tomēr strādā monotonu darbu, daudzas darba stundas, tostarp arī nakts maiņās. Turklāt bieži atrodoties ilgstošu laiku prom no mājām. Tāpēc svarīgi ievērot regulārus pārtraukumus, nodarboties ar sportu un komunicēt ar kolēģiem, pieskatot citam cita pašsajūtu. Protams, neaizmirsīsim arī par apdegumu vai sprādzienu bīstamiem riskiem, kas pārsvarā rodas pārvadājot degvielu vai citus degošus šķidrumus. Tāpat vadītāji ir pakļauti arī traumu riskiem, sasitot galvu pret kabīnes durvīm vai salaužot kāju, lecot no kravas kastes. Tāpēc uzmanīgi un noteikti velciet ķiveri, cimdus, vesti, kā arī neaizmirstiet par citiem obligātiem drošības pasākumiem pirms darba uzsākšanas. Bet tagad noskaidrosim, cik atpūtušies pie stūres sēžas Latvijas iedzīvotāji. Miegs un nogurums pie stūres ir ļoti bīstams, tāpēc noskaidrosim no cilvēkiem, kā pret to cīnīties. Es atveru logu. Tas palīdz? Jā, vējš sāk pūst. Guļu. Pie stūres? Nedaudz iesnaužos kādu sekundi, paguļu un tad brauc tālāk. Pievar acis, tā teikt. Bet tu neapstājies? Nē, priekš kam. Mūzika, sarunas, kaut kas tāds. Bet ja tu esi viens, tu zvani kādam? Mūzika. Neko. Turpinām. Padzer ūdeni, kaut ko padzer, lai miegs pāriet. Es izvēlētos apstāties un pagulēt kaut vai stundiņu. Parasti tādos brīžos es cenšos paņemt pauzīti, apstāties uz kaut kādu brīdi, jo tas ir ļoti bīstami. Pārstrā mēģina īstumā izvilkt līdz mājām. Paldies tautai par atklātajām atbildēm, bet ko mums par šo saka speciālists? Latvijā ir veikti pētījumi par autobraucēju nogurumu, un viņi nav iepriecinoši, jo faktiski tāda trešā daļa vadītāju, es tā aptuveni atceroties, brauc ar tādu nogurumu, kad viņi faktiski nedrīkstētu braukt. Ja? Tā kā mums, tiem, kas esam pretīm braucēji, ir jāapzinās, ka katrs trešais, kurš mums brauc pretīm, iespējams ir pārāk nogurs, un ja viņš uz tām 3 sekundēm iesnaužās, tad vai uz to sekundes pusīti iesnaužās, tad faktiski tas var beigties ar smagu frontālu avāriju. Viennozīmīgi nogurums, koncentrēšanās traucējumi, iegainība, tās ir daudzu šoferu ikdienas tādas problēmas, kuras ir, protams, ļoti, ļoti bīstamas, tāpēc arī, protams, tiek prasītas dažādas lietas, tā skaitā par regulārām atpūtas pauzēm, par vingrošanu, par veselīgu ēšanu, par iztaipīšanos. Būšana pie stūres ir piespiedu poza, ilgstoša piespiedu poza, bieži vien arī paaugstināts vibrācijas un trokšņa apstākļos. Un ļoti bieži šoferi arī paši nepārāk varbūt pievērš uzmanību tam, vai viņi pietiekami, fiziski aktīvi, vai viņi pareizi ēd, vai nav liekais svars, vai nav šie citi riska faktori, kas tiešām padara šo šoferu darbu par diezgan tādu ilgtermiņā bīstamu. Klasiskās problēmas ir sabojāts muguras, sāpošas pleci, sāpošas sprandi. Tā ir daudziem autovadītājiem, diemžēl, ikdiena. Un, protams, kad vēl problēmas rada arī tas, ka tajā smagajā mašīnā ir jātiek iekšā no viņas jātiek ārā.
kad ļoti bieži tam nepievērš pietiekamu uzmanību. Ir ļoti daudz papēžu traumu, ceļu traumu, tātad nepareizi izkāpjot vai izlecot no automašīnas kabīnes. Tad, protams, ir ļoti daudz arī tādu ikdienas ieradumu, kur šoferi var paši viegli mainīt, kaut vai tas slavenais, teiksim, paradums turēt roku uz šīs loga malas, kas faktiski varbūt ir vilinoši, bet tajā pašā laikā tas ir par augstu. Līdz ar to ir ļoti daudz šoferu ar sāpošu kreiso plecu tieši dēļ šīs nepareizās rokas turēšanas. Ja esam droši vien ievērojuši, ka pa vidu tas roku balsts ir zemāks, ka viņš ir tāds fizioloģiski un labām mašīnām ir regulējums augstumā, lai mums būtu tiešām ērti bez slodzes sēdēt. Ja, tā kā ļoti daudz tādu ikdienas paradumu, ko šoferi paši varbūt arī nepiedomādām, bet tā kā viņi sēž, kā viņi šo laiku aiz stūres vada, arī riskē ar savu veselības sabojāšanu. Reiz dzīvoja 2 šoferi. Viens gudrs, bet otrs, protams, vēl gudrāks. Oi! Ko tad tā vaida? Mugura čupā. Skaidrs, ka čupā, tu tak nepareizi sēdi. Anton, es 30 gadus braucu ar šito verķi, tici man, es zinu, kā jāsēž. Plaukstu locītevām jābūt līdz ar stūres malu. Jā, tā, lai tev muguri neatraujas no krēsla. Galvai jābūt vismaz 10 centimetri no jumta. Labi, tas tev ir. Izkāp ārā. Priekš kam? Izkāp. Es tev parādīšu dažus muguras vingrinājumus tā vietā, lai sēdētu šeit un grauzt cepumus. Es nemaz negraužu nekādu cepumus. Tātad visvairāk autobraucējus pie stūres apdraud nogurums. Piemēram, ja neguli 20 stundas no vietas, smadzenes darbojas līdzīgi kā atrodoties 1 promilles alkohola reibumā. Par nogurumu liecina braukšana pāri līnijām, stīvuma sajūta, aizsapņošanās. Ja acis krīt ciet, ticiet man, stabili nogurums ir klāt. Tā saucamais mikromiegs, jeb īslaicīga 4 vai 5 sekundžu ilga iesnaušanās pie autostūres, ir stāvoklis, kas visbiežāk izraisa satiksmes negadījumus. Tāpēc ir svarīgi rūpīgi plānot maršrutu, paredzot pieteikamu laiku atpūtai, kā arī regulāri jāveidina kabīne. Svaigs gaiss uzlabo asinsriti un smadzeņu darbību, un pauzēs jāveic asinsriti veicinošus vingrinājumus. Atceries, ka ministru kabineta noteikumi nosaka, ka transporta līdzekļa apkalpes locekļu nedēļas darba laiks nedrīkst pārsniegt 48 stundas. Atpūtas laikā darbinieks neveic nekādus darba uzdevumus un nav darba devēja rīcībā. Vislabāk mašīnā uzstādīt viedo tahogrāfu, kas paveiks visu darbiņu tavā vietā, norādot, kad ir gana braukts un vajag atpūsties. Tomēr autobraucējus apdraud ne tikai satiksmes negadījumu riski. Valsts darba inspekcijas pētījumā konstatēts, ka tālbraucējiem, salīdzinot ar citās profesijās nodarbinātajiem, biežāk konstatē dabīgās nāves gadījumus. Dabīgās nāves cēloņi ir mazkustība, novēlotas obligātās veselības pārbaudes, neveselīgs uzturs, smēķēšana, alkohola lietošana, stress, kā arī fiziska un garīga pārslodze. Profesionālus šoferīšus skar dažādu hronisku veselības traucējumu riski. Piemēram, nepareizi pacelta smaguma dēļ sabojāta mugura, ilgās koncentrēšanās dēļ sabojāta redze vai sēdoša darba un liekā svara dēļ sabojāta sirds un asinsvadu sistēma. Jāuzmanās arī no riskiem iegūt apdegumus, pārvadājot bīstamu kravu vai saindēties, ieelpojot kravas putekļus. Jāceras, ka ar katru transporta līdzekli veicamās darbības var būt atšķirīgas. Piemēram, var gūt apdegumus, nezinot konkrētās mašīnas dzesēšanas sistēmas izvietojuma īpatnības. Jāceras, ka nepareizi nostiprinot kravu, pastāv riski ļoti nopietniem nelaimes gadījumiem.
Neaizmirsti, ka darba devēja uzdevums būtu apmācīt un informēt savus nodarbinātos, kā pareizi pārvietot smagumus, lietot smagumu pārvietošanās palīgierīces un kā veikt atslodzes vingrinājumus. Obligātas veselības pārbaudes būtu jāiziet ne retāk kā 3 gados. Lūk, cik vienkārši, kad visu saliek pa punktiem. Un atceramies, labs darbs, kas drošs darbs. Uz redzēšanos!